Es esmu sveicināts manā YouTube kanālā. Esmu Edgars Kauliņš. Tie, kas man nepazīst, droši pagūglējiet, aiziet Instagram, Facebook, bet, ja man sevi vēl jāiepazīstina, tad pēc būtības angļu valodā ir tāds tā kā termins coach, mentors, bet latviešu valodā īstenībā tas skan pat labāk - spējraisis. Un, jā, šī te informācija man atnāca nesen, un man īstenībā pat patīk, ka es palīdzu cilvēkiem atraisīt viņu spējas. Un īsnībā šis te video ir tā kā viens no puzles gabaliņiem, ā, kā tāds bruģa gabaliņš tavā ceļā, manā arī ceļā, jo šis arī par to, ka caur šiem video es pats gan attīstos, gan izprotu lietas labāk. Un šīs dienas tēma ir 5 iemesli, kāpēc man trūkst motivācijas. Un šī ir svarīga tēma, jo es runāšu par tādiem tā kā pamatprincipiem, kas gan manā dzīvē ir bijuši svarīgi, un es zinu, ka arī citu dzīvēs tas ir ļoti svarīgi, jo nevar apiet šos principus nekādīgi, lai tu varētu un gribētu justies motivēts. Tāpēc es domāju, ķeramies pie lietas. Pirmā, Pirmais iemesls, kāpēc tev varētu trūkt motivācija, ir elementāri nav apmierinātas pamat vajadzības. Tu varbūt atceries skolā, es vismaz atceros, ka man bija tāda sociālo zinību stunda, man liekas, kaut kādās pirmajās klasēs, tur 4., 5., kaut kas tāds bija. Un mēs runājām par Maslova piramīdu. Varbūt tu atceries. Un Maslova piramīda izskatās šādi. Šīs ir šīs te pamat vajadzības, un par katru no tām es nedaudz ieskicēšu. Un pirmā ir šīs te fizioloģiskās vajadzības. Un kā tev liekas, kas tās ir? Nu, tās ir vienkārši, ka tu vari elpot, ka tu, ka tu arī pabaro savu ķermeni, tu padzeries ūdeni, tu iedod viņam atpūtu. Būtībā tas ir par ķermenisko. Ķermenim vajag ne tikai atpūtu, bet pat varbūt arī fiziskās aktivitātes. Nevis varbūt, bet vajag. Un tāpēc fizioloģiskās vajadzības ir par fokusu uz savu ķermeni. Un ķermeņa pamatvajadzību nodrošināšana būtībā ir pats pamats, kas tev var liekt, lai nonāktu tajā nākošajā Maslova piramīdas lauciņā, kur ir runa par drošību un aizsargātību. Jo piekritīs, ka, ja tu neesi dzēris ūdeni pietiekami, tur var parādīties galvas sāpes. Tu varbūt tu neesi īsti izgulējies. Tā ir pamatvajadzība, jo mans uzskats ir tāds, ka tava diena, arī mana diena, sākas iepriekšējā vakarā. Cik tu esi bijis apzinīgs, tādā ziņā apzinīgs, ka nelieto telefonu, zilos ekrānus un nēd pirms miega, jo tas viss traucē. Tas nenormāli traucē miegam. Un vai tev ir kaut kāda šī sava miega higiēna? Tas tikai zobus tīrīt. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka šī pamatvajadzība, kā miegs, viņa tev kalpo, nevis traucē. Un, ja tu esi izgulējies, tad tu zini, ka tu vari vismaz saglabāt savu enerģiju un pat vairot. Un, pieņemsim, es ļoti maz sapņoju. Un es esmu nesen sapratis to, ka sapņi vismaz, nu, es neesmu sapņu tulks, bet man sāk veidoties izpratne, kāpēc ir sapņi un kāpēc nav sapņi. Pieņemsim, uh, ja tu dienas laikā esi bijis apzināts un rīkojies tā savā labā, un tu jūti sevi, jūti savu ķermeni, ko viņš tev prasa, man viņš prasa ēst, man viņš prasa dzert, es šo vajadzību apmierinu. Viņš man prasa pēc atpūtas, pēc fiziskām aktivitātēm, es to ķermenim dodu. Un
Tāpat arī kaut kādas ikdienas situācijas ar bērniem, darbā, tavā vidē, kaut kur apkārt. Un, ja tu šīs te lietas esi, kas saka, bijis pamanījis, kas ar tevi notiek ikdienā, un tu esi sapratis, kāpēc ar tevi varbūt tas notiek, tev visticamāk sapņi nebūs, un tev būs ļoti labs miegs. Bet, ja tu esi ignorējis savus ķermeņa signālus un tu tā kā, nu, esi laidis gar ausīm, un tu esi fokusējies uz ārējo vidi, un tev tavā dzīvē fokus ir izkliedēts, izplūdis, visticamāk, tev būs traucēts miegs. Un varbūt arī murgi, tur kaut kāda, nezinu, tur Hitlera rādās, kara apstākļi un vēl neskas. Tur, nu, kā jau sapnī, bet tas nozīmē to, ka tev zemapziņa ceļ ārā tavu to ikdienas, kaut kādu dienas ritmu, ko tu tajā dienā neesi sapratis vai pēdējā laikā, jo, pieņemsim, sapņi var atkārtoties, un tad tev vienkārši zemapziņa ceļ ārā, eju, vecīt, paklausies, tu nesaprati, davai, reku šeit tev ir miegs, varbūt tagad tu sapratīsi, ja, un tas sapnis izceļās ārā, un tev vienkārši sapurina, bet ja tu to nesaproti, tad tas viss tā kā vāves ritenī var aiziet. Tāpēc ļoti svarīgs ir šīs te fizioloģiskās vajadzības, kas ir pats pamatu pamats. Un, ja mēs ejam tālāk pie drošības un nu, būtībā pie drošības vajadzībām, tad pēc būtības nu, tā ir tā fiziskā drošība. Tas tavs mājoklis, tā tava veselība, tā vide, kur tu atrodies, tavs darbs, tavi ienākumi. Nu, respektīvi, tā kā vai man tas strādā, vai man nestrādā, vai man tā vide mana kalpo vai nekalpo man. Es tā kā, es tā kā pakļaujos tiem ārējiem faktoriem vai nepakļaujos. Un kāda ir man tā iekšējā sajūta? Jo tur joprojām ir tas ķermeniskais. Tātad ir šī te pirmā vajadzība, kas ir tava pamatvajadzība, fiziskā drošība, nu, ķermeniskais, un šis pārnesās arī uz šo. Vai tu izjūti šo te drošību savā ķermenī, ja, piemēram, tev kaut kādā brīdī ir kaut kāda situācija izaicinoša, varbūt pat arī motivējoša, kad viss pietiek, pakustini savu pakaļu un uzņemies atbildību un rīkojies. Un vai tu šajā situācijās tā kā iežmiedz asti starp kājām, vai tomēr tev ir miers un tu spēj būt savā tajā kodolā respektīvi savā ķermenī un izprast, ka ok, es saprotu, kāpēc man šī situācija atnāca. Tas ir tāpēc, lai es iemācītos vairāk parūpēties par sevi, vairāk pamanīt, kas ar mani notiek. Un, un tad tas jautājums, vai tu to spēj tā kā izdarīt un saglabāt to mieru un drošību savā ķermenī, vai tomēr tas tev iztriggerē, jeb izaicina, un tu emocionē, tu neizturi, un tu pakļaujies. Un tā ir tā drošība. Mūs var izsist ārā finanses, kad jāmaksā kārtējs rēķins, vai arī, nezinu, pēkšņi salūst mašīnu vai veļas mašīnu, un bāc, un tagad ir reāli, kas notiek. Ja? Un tad ir jautājums, vai tas tev izsit vai nē, vai tas ir tā, ok, pagaidi, ko man šis rāda. Es sev neesmu pietiekami atļāvis, es sev neesmu pietiekami atļāvis. Es sen varēju aizbraukt ceļojumā, un es zinu, ka ar mani tas nebūtu noticis. Tā veļas mašīna kalpotu, jo vienkārši tas pēc būtības, tas vienkārši tā notiek. Ja tu sev neatļauj, tad dzīvē sāk notikt kaut kādas sinhronitātes, kas tev mēģina parādīt, ka tu tu kaut kur ej pret sevi. Un šī te drošības sajūta, šī te drošība un aizsargātība, viņa tev parāda, vai tu esi gatavs iet arī nākamajā līmenī. Proti, uh, mīlestība un piederības apziņa. Respektīvi, tava tā arī sociālā vide. Kā tu jūties kaut kādā vidē, kas ir piemēram tava ģimene, tavi draugi, kaut kādas attiecības, kaut kāda komūna. Kā tu tur jūties?
Visticamāk, ja tu neesi apmierinājusi šīs te pirmās divas vajadzības, kā fiziskā drošība un drošības sajūta kā tāda, un tu nejūties varbūt savā mājā labi pat, nu, tad tu, kur nu vēl tās labās attiecības ar ģimeni vai ar savu paplašināto ģimeni, saviem vecākiem, radiem un tam līdzīgi. Un te ir tas, protams, ka cilvēkam ir vajadzīgs cilvēks, lai tu spētu pamanīt arī, kas ar tevi notiek dzīvē, jo mums otrs cilvēks ir kā spogulis, bet tā pašā laikā viņš var arī mums palīdzēt pamanīt kaut kādas lietas, vai arī pateikt vienkārši, ka paklausies, tu neizskaties savā ādā, kas ar tevi notiek, ja? Un tad tā, nu, nezinu, kā tu emocionē, nē, ar mani viss ir kārtībā, man viss ir forši, ko tu man piesienies, nu, acīm redzot, nav. Jo, nu, otrs cilvēks var nolasīt šo te enerģiju, un tāpēc šī te socializēšanās ir tādā ziņā ļoti svarīga. Um, Tur tu vari notestēt, kā tu jūties savā ādā, savā ķermenī. Un cik tu droši jūties, vai tev, pieņemsim, ir viegli uzstāties publikas priekšā, vai tev ir, kā tu vari izteikties, kā tu tiec ar šiem te izaicinājumiem. Un vai tu gadījumā nedzīvo kaut kādā ilūzijā? Nē, man viss ir kārtībā, un ka tu uzliec kaut kādu masku tajā sabiedrībā, un ka tu nevari būt patiess, autentisks. Un tad ir tie jautājumi, pagaidi, bet kāpēc es nespēju tāds būt? Kāpēc man ir jāizliekās savu draugu priekšā? Kāpēc es nevaru atklāties? Un līdz ar to man nav droši. Man nav droši savā ķermenī, man nav droši. Man ir bail, ko par mani padomās. Un tās jau ir zemapziņas programmas, limitācijas, ar kurām būtu jāpastrādā. Un, līdz ar to tā socializēšanās viņa būtu daudz harmoniskāka un vieglāka. Un tad vienkārši jāpaskatās tā no malas uz savu dzīvi, vai tu pietiekami uzņemies atbildību. Tāpēc, ka atbildības uzņemšanās ir, viņš ir, tā atbildības uzņemšanās ir ļoti tā kā novalkāts jau jēdziens vai tāds formulējums, bet tu nevari aizbēgt no sevis. Un tāpēc ir ļoti svarīgi būt godīgam pret sevi, un tad tu varēsi būt godīgs pret citiem. Un, jā, šī socializēšanās viņa ļoti labi parāda, kur tu esi ar savām šīm te pamatvajadzībām. Pieņemsim, tas šis te arī kaut kāds status, vai ne? Kuram kas ir kaut kas vairāk? Es esmu strādājis tur un tur, cik es pelnu. Un tiklīdz tu satiec tādu, kurš pelna vairāk, kurš ir labākā amatā un tam līdzīgi, tev varbūt gribās noslēgties. Bet kāpēc? Kāpēc tu jūti to, ka tev nav tā pašvērtējuma? Un tas ir arī par nākošo. Šī te pašvērtējums un pašcieņa. Vai tev ir vajadzīgs šis te status, ka jā, man ir šāds darbs, man ir tik un tik es pelnu, man ir tik un tik bērni, man ir tāds un tāds vīrs, man nav tāds vīrs, man vispār es esmu vientuļa vai tur vientuļš. Tās ir lomas un tas ir status. Bet tas ir īstenībā arī tas tavs pašvērtējums. Cik labs viņš tev ir pašam par sevi? Ko tu domā par sevi? Kādas domas tev nāk galvā par saviem talantiem, par savām spējām, ko tu spēj izdarīt? Un, un te var būt tās lamatas, ka mēs ejam sabiedrībā ar šo te statusu, kad pat ar izdomātu statusu, ka man jau iet labi, pasties ar kādu mašīnu braucu, pasties kādā es mājā dzīvoju, bet patiesībā ģimenē ir haoss un emocionālais līdzsvars nav miera, nav harmonijas, un tu nedzīvo savā tajā autentiskumā, savā kodolā. Un tev prasās šo te savu mazvērtību kompensēt ar lietām, ar labāku mašīnu, māju un ar šo te statusu, bet tā ir kompensācija. Tu apkalpo būtībā savas šīs traumas, ja pārliecības par dzīvi, piemēram, nu, ka dzīve ir grūta
Un tu meklē vienkārši šīs te situācijas, lai to apliecinātu, ka tiešām dzīve ir grūta. Tu, piemēram, ieej tādā sabiedrībā, kur tev ir tā kā jāizliekās par to, kas tu neesi. No malas izskatās, ka tev tas ir viegli, bet patiesībā tev tas ir nenormāli grūti, jo tu beigās aizej mājās un tu sagruzies, un tur vienkārši mikroklimats ģimenē ir vienkārši sabojāts. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast to, kur tu atrodies pašai savā dzīvē, kāds ir tavs pašvērtējums. Neieej tajās lamatās, ka man jau viss ir kārtībā, bet godīgi paskatīties uz sevi. Un tas ir ok, ego patīk, šī te atzinība, šie te sasniegumi, diplomi un viss pārējais. Tur viss ir kārtībā. Bet, ja tu to paņem kā tādu kompensācijas mehānismu, ka tikai tad es būšu vērtīgs, ja man būs tas diploms, tikai tad es būšu vērtīgs, ja man būs tādas attiecības, tikai tad es būšu vērtīgs, ja man būs tāda un tāda alga, tikai tad es būšu vērtīga, ja man būs tāda un tāda mašīna vai māja, tad tu sasaisti šo te savu vērtības sajūtu ar konkrētām lietām, un tās ir tās lamatas, ka tu vienkārši sevi ilgtermiņā izdedzini. Jo, piemēram, es esmu tajā bijis, es esmu izdedzis, es gāju pēc labas mašīnas, es gāju pēc labas mājas, tāpēc, ka visiem tas tā ir, ka tas ir normāli. Bet patiesībā tas fokus bija jāliek pavisam citur. Fokus uz sevi, fokus uz savu ķermeni, kad neatkarīgi no tā, kas man ir, kas man pieder, kur es esmu dzīvē, ka es esmu vērtība tāpat vien, ka es esmu vienkārši, ka es dzīvoju šajā pasaulē un es vienkārši esmu, un mani neraksturo mani kaut kādas mantas, lietas, diplomi. Un tā īsumā ir tāda elementāra pašcieņa un mīlestība pret sevi, ka es esmu vērtība neatkarīga no nekā. Un līdz šādam secinājumam tu varēsi daudz efektīvāk tikt, ja tu spēsi sakārtot savas šīs te fizioloģiskās vajadzības, kur tu iegūsi elementāru enerģiju, tu iegūsi tīri sakārtojot miegu, tīri sakārtojot uzturu, veselīgas seksuālās attiecības, atpūta, un ka tu jūties droši ķermenī, un tā tu vienkārši elementāri sapratīsi, ka, ja es sāku cienīt, mīlēt sevi, es sev varu iedot atpūtu, es vienkārši jūtu, ka man ir vajadzīgs šis. Ar prātu man vajadzētu it kā darīt kaut ko citu, bet es nejūtu to, ka man to vajag darīt. Citreiz varbūt vecāki kaut ko uzspiež, citreiz kaut ko draugi mēģina ietekmēt, vēl kaut kā. Un par vidi es vēl parunāšu vēl tālāk, bet, jo vide ir nenormāli svarīga. Un tad ir tas Maslow piramīdas, tas augšgals, aizberga augšgals, pašrealizācija. Un kur tu esi tajā? Jo būtībā tas ir tāds, nu, augstākais līmenis, un tā ir prasme, ka tu spēj sevi realizēt savā dzīvē. Nevis aiz kompensācijas, kad es eju pēc lielākas algas, tāpēc ka tavs status pieprasa, tāpēc, ka gribu labāku mašīnu, tāpēc, ka es gribētu labāku māju. Labāka māja un auto, tas viss ir kārtībā. Tam visam vajag būt, un tas ir ok. Bet, ja tas iet caur šo te kompensējošo mehānismu, kad caur statusu, ka man vajag paaugstināt statusu sabiedrībā, es gribu apgrozīties augstākā sabiedrībā un kompensēt savu šo nevērtības sajūtu, tad tas nav ok. Un, ja tu caur šo pašrealizāciju saproti, ka bāc, bet īstenībā kāpēc es šo daru, kāpēc es tiecos uz labāku amatu, kāpēc es tur gribu būt un kāpēc varbūt es tur nevēlos būt. Un, un tiklīdz tu sev uzdod jautājumus vienkārši par to, jā, kā, kā es jūtos, vai es jūtu, ka man tiešām mani novērtē, vai kā es varu pacelt vērtību tajās savās acīs. Un kā es varu būt tieši es ar savu to kodolu, savu to autentisko būtību,
ka man nav jāizliekās, un, paskatīties, pieņemsim, uz to darba kolektīvu, vai es tajā jutīšos kā ka es varēšu tā kā izteikties, un man būs droši. Un, un ka pēc būtības es tajā darba kolektīvā vai vidē es spēju radīt, es spēju atraisīties, es būtībā arī spēju realizēt savus sapņus. Nevis tos, kurus es varbūt naktī nosapņoju, bet tādus, nu, ka, jā, kādas sajūtas es gribu piedzīvot? Es gribu piedzīvot elementāri brīvību, dzīvesprieku, laimes sajūtu. Un kas man to var iedot? Ceļojums, jā, auto, bet kad tas ieteis tāda, kad aiz sevis cieņas un mīlestības, nevis aiz bailēm. Un aiz kaut kā pierādīšanas, vai aiz bailēm kaut ko nokavēt. Un tikai tad, ja būs apmierināti šie iepriekšējie līmeņi, par kuriem es stāstīju, tikai tad tu varēsi koncentrēties uz to, lai piepildītu savas šīs sajūtas un attiecīgi realizēties jau aiz tā, ka tu tiešām to vēlies, nevis ka to ir prāts izdomājis, ka vajag. Ja prāts saka, ka vajag, un tu to dari, tad tas nav ilgtermiņā. Tur draud izdegšana un depresija ilgtermiņā. Nu, lūk, un tā nu mēs pēc būtības, jā, kad ar motivācijas meklēšanu, motivācijas trūkumu problēma parasti nav gribas spēkā. Bet kādā no šiem te zemākajiem līmeņiem, kurā tu neesi apmierinājis šīs te vajadzības. Man tā bija. Es vienkārši apkalpoju savas šīs te pārliecības un programmas, pieņemot vienkārši neizdevīgus lēmumus aiz bailēm, ka es kaut ko varu nokavēt, ka man kaut kam ir jāgatavojās, es pārstrādājos, un man vienkārši trūkst motivācijas, tāpēc ka es neredzu jēgu tam visam. Un tad ir tas jautājums, kāpēc es šo daru? Un, jā, ja tev nav miega, tad, tad tev ir jādomā par savu fizioloģisko līmeni. Ja tev nav stabilitātes darbā, padomā par savu drošības līmeni, kā tu jūties ķermenī, kur tu vispār atrodies dzīvē. Un, ja tas ir vientuļš, kur rāda tavs šis te sociālais līmenis, sociālā vide, tava vide, kāpēc es esmu vientuļš, kāpēc ar mani tā notiek. Nevis sēdēt upurī un teikt, kāpēc ar mani tā notiek. Es nesaprotu. Jā, tu vari pabūt tajā, būt tajās emocijās, tas ir ok, bet atceries, ka nesēdēt tajā ilgi un meklēt risinājumu. Un tikai tad, kad šie pamati ir kārtībā, motivācija vienkārši var dabīgi parādīties. Tev pat nav jāmeklē šī motivācija. Kas vēl var ietekmēt motivāciju, ir vienkārši tu neesi savā bāzes stāvoklī neutralitāte, trūks neutralitāte. Un kā tas izpaužās? Tas izpaužās tādējādi, ka tev fokus ir sadalījies, tu nespēji būt šeit un tagad, un tu bieži emocionē, un tu nesaproti, kāpēc tas notiek. Un tu bieži vien pat rīkojies kā bērns, kā bērna lomā. Un tu pārmet citiem, tu nepiedod, tu tur aizvainojumu, tu bļauj, tu kaut ko ņemies. Un tu nevari vienkārši atrast, būt tas pieaugušais, jo pieaugušais pēc būtības ir neitrāls, spēj ievērot veselīgas robežas, mierīgs, loģiski domājošs un citas pieaugušā kvalitātes. Un tava motivācija šūposies, un viņa nevarēs pastāvēt, ja tevi var viegli ietekmēt, un tu neesi stabils. Un neutralitāte ir vienkārši tāds bāzes stāvoklis, un tu vari paskatīties ikdienā, kā tev ir. Un veidi, kā var atgriezties neutralitātē, ir vienkārša šī te, atvieglojuma elpa. Vienkārši ievelc dziļu ielāpu un izpūt dziļa izelpa. Un vienkārši atvieglojies. Un atvieglojuma elpa īsnībā tu jau to dari ikdienā, tikai tu to varbūt dari neapzināti. Ievies to savā ikdienā. Viņi ir tik vienkārši, nu, cik vienkārši var būt. Un, un īsumā tu vari ļoti būtiski
nonulēties tikai caur atvieglojumu elpu, un jo tu darīsi to biežāk, tev vieglāk būs ieiet tajā neutralitātes stāvoklī. Protams, ja tavas emocijas ir sakāpinātas, tu ar atvieglojumu elpu var nepietikt. Tur tev vajag vai nu izkratīties, izsportoties, mazgāt traukus, grīdu, vienkārši dabūt ārā to enerģiju, jo enerģija nav ne slikta, ne laba, tā vienkārši ir enerģija, un to ar savām domām piešķir kaut kādu to nozīmi, to sajūtu, dusmas, skumjas, prieks, bailes, un, tās ir intensīvas emocijas, un tev viņas vajag dabūt ārā no ķermeņa, un tikai tad tu varēsi iegūt šo te neutralitāti. Un atrodi ikdienā veidu, kā tu vari nonulēt šīs emocijas, kā tu vari izlādēt emocijas. Tātad izkratīties, vienkārši kaut vai kraties 3 minūtes no vietas, izkrati, izkrati, izkrati. Un sajūti plaukstas, sajūti pēdas, fokus šeit, sajūti, kā to ķermenis ir, sazemē viņu, sazemē caur to, ka tu izej cauri ķermeņa daļām, vienkārši pēlpo. Un tā elpošana ir 5 sekundes ieelpa, 5 sekundes izelpa. Vienkārši elpo lēnām, sazemē sevi, sazemē savu enerģiju. Un ievies to ikdienā, lai tā kā tava ikdienas rutīna, kā zobus tīrīt, tāpēc ka tas ir ļoti svarīgi. Šis te neutralitātes bāzes stāvoklis, no tā tu vari veidot savu jauno ikdienu, savu to, nu, piepildīto ikdienu. Un, jā, trešais - vide. Es jau pie šī pieskāros, bet vide ir nenormāli svarīga, kurā tu atrodies. Tāpēc, kā šajā bildē tu redzi, tad vide būtībā ir tas mega faktors tam, kādi notikumi notiek tavā dzīvē, kādas pārliecības tev ir tavā dzīvē, kā viņas tev parādās tavā dzīvē, kā tu viņas realizē. Ir tavs emocionālais stāvoklis, tava rīcība, vide visu to ietekmē. Tavas mājas, darbs, skola, daba, draugi, pilsēta, valsts, kurā tu dzīvo, tas viss ietekmē, kādus tu lēmumus pieņem, kādas domas tu domā, kādas emocijas tu izjūti, dusmas, bailes, skumjas, nogurums un kādus lēmumus tu pieņem. Un tas veido visu šos tavus dzīves notikumus. Un tikai tavos spēkos ir mainīt šos te dzīves notikumus, šīs te pārliecības, pieņemt lēmumus. Un, un no savas pieredzes var teikt, ka mani dzīves vieta, vide kā tāda, un it īpaši dzīves vieta, ļoti ietekmēja. Man tas aizņēma ļoti enerģijas, ļoti lielu daļu manas enerģijas, lai būtībā es veidot savu to ikdienu. Tāpēc, ka vide, pieņemsim, man ietekmēja tādējādi, ka man vajadzēja patērēt daudz enerģijas, lai sevi dabūtu tajā neutralitātes stāvoklī un veidot to ikdienu tā, kā es gribu justies. Un, ja man tā vide nepalīdz, tad man patērējās ļoti daudz enerģijas, un ir dienas, kad tu nevari izkāpt no tās vides, un tu dzīvo tajā mentāli, emocionāli smagajā vidē, kur ir zemas vibrācijas, un kur tevi grib vienkārši cits cilvēks noraut lejā, un, un varbūt vienkārši tā vide ir kaut vai bardaks, kaut vai, ja, tu vienkārši negribi atrasties tur. Vai tas varbūt pat netik slikti, bet paskaties, kāda vide tev ir apkārt, un vai viņi tevi iedvesmo, vai viņi tev grauj pēc būtības, un kā viņi tevi ietekmē. Un šis vides faktors ir nenormāli svarīgs, jo mēs visu laiku atrodamies kaut kādā vidē. Un tāpēc arī var trūkt motivācija, un šis ir viens no būtiskajiem puzles gabaliņiem, ka man ietekmē tik ļoti būtiski tā vide, ka es vienkārši nevaru izrauties no tā. Un tad ir jābūt drosmīgam un pieņemt šos te drosmīgos lēmumus, ka viss, es kaut ko daru lietas labā, es mainu dzīvesvietu, es mainu skolu, es pametu čatus,
es pametu tos draugu kompānijas, kurās man vairs nav interesanti, un veidoju jaunu savu vidi. Viss ir atkarīgs tikai no tevis. Neviens tavā vietā to neizdarīs. Un tas arī noved pie ceturtā. Vienkārši, ka nav enerģijas. Man nav enerģijas. Un, un to vistiešākajā mērā ietekmē šīs tavas pamatvajadzības. Tavu enerģijas līmeni ietekmē šīs pamatvajadzības un vide, un viss ir atkarīgs no tā, tava motivācija ir atkarīga no tā, cik tev ir enerģijas. Jo tev būs vairāk enerģijas, jo tev būs lielāka ticība sev, jo tev vienkārši nebūs pat vairs jāmeklē motivācija, lai rīkotos, lai kaut ko darītu. Un, protams, tur var būt ļoti daudz apakšā, kāpēc tev trūkst enerģijas. Par to mēs runājam arī mentoru programmā, Brīvības kods. Tur ir arī attiecīgi uzdevumi, ko tu vari veikt un saprast, kur noplūst tava enerģija, kā viņu saglabāt un kā es varu pat vairot šo enerģiju. Un tas ir ļoti būtiski izprast, kur ir tavs fokus, jo tur, kur ir tava uzmanība, tur ir tava enerģija. Un tas nozīmē to, ka, ja tev ir izkliedēts fokus, tava enerģija vienkārši ir izmētāta. Tavs uzdevums ir savākt savu enerģiju atpakaļ pie sevis, nofokusēt viņu konkrētam uzdevumam, konkrētam mērķim, bet tam var paiet laiks, protams, kad tu savāc atpakaļ savu to enerģiju, atsakies no kaut kādiem lietām, no kaut kādām kompānijām, no kaut kādiem čatiem, no kaut kādām lietām, kas tev vienkārši aizņem prātu, un ka tu sāc nofokusēt to enerģiju. Un tas ir ļoti būtiski, lai tu savu šo enerģiju noturētu un pat vairotu. Tev jāsaprot, kur tu izmanto savu enerģiju. Pieņemsim, es par sevi varu teikt, ka man būtībā bija vajadzīgs pusotrs gads, lai es izlīstu ārā no izdegšanas un depresijas. Man vajadzēja vispār pārstruktūrizēt savu rīcību, savu domāšanas veidu, kur es lieku enerģiju, kur es virzu savu enerģiju. Un tikai tā es varēju sākt būvēt atpakaļ savu to enerģijas līmeni. Jo es būtībā darbojos uz 20%. Ļoti zems enerģijas līmenis, un tas bija tāpēc, ka es 11 gadus vienkārši nedzirdēju sevi, nedzirdēju savu ķermeni un savas pamatvajadzības. Pat īstenībā pašreiz man, pieņemsim, ir psoriāze. Viņa parādās tajos brīžos, viņa izteiktāk parādās tad, kad es, pieņemsim, nedzirdu savas pamatvajadzības. Piemēram, man bija sliktāks miegs. Es iepriekšējā vakarā varbūt esmu vairāk aizrāvies ar telefonu, varbūt, nezinu, ir bijušas situācijas vienkārši, kad aizēju vēlāk gulēt un nākušā diena izvēršas vēl tā kā ar darbiem, noslogota, un man vienkārši ķermenis pasaka, un izsit ārā psoriāzi, un vienkārši pasaka, ka vecīt, apstājies, padomā, ko tu dari nepareizi, padomā par savām pamatvajadzībām, par atpūtu, par miegu, par mieru, prēšanu, par ūdens uzņemšanu un tā tālāk. Un vienkārši to ķermenis dod informāciju. Nu, lūk, ļoti būtiski. Un piektais, ka tev vienkārši nav mērķa. Tev trūks motivācijas, jo tu pat īsti nezini, ko tu vēlies dzīvē darīt, ko tu vēlies dzīvē sasniegt. Un tas ir tā kā stūrēt kuģi bez virziena. Tu esi jūrā, kuģa kapteinis, tev jābrauc kaut kur, bet tu nezini, kur. Un tad ir struntīgi, un tāpēc tu arī maldies, tāpēc tev arī nav enerģijas, tāpēc tev fokus izdalās, sadalās vairākos virzienos. Tu mēģini kaut ko vienu. Nav slikti mēģināt un kļūdīties, to pat vajag darīt, bet apzināties savu to misiju, savu to vīziju, savu to mērķi, ko tu vēlies sasniegt, ko tu vēlies sajust. Un, jā, kādas sajūtas tu vēlies piedzīvot, kādas pieredzes tu gribi piedzīvot. Un vienkārši sāc rakstīt dienas grāmatu, sāc rakstīt, kā tu gribi justies.
uzraksti pieredzes, ceļojumi, jebkas, kas tev nāk, ko tu gribi vispār redzēt dzīvē, un viss ir atkarīgs no tevis. Un cilvēks jūt iekšējā apātiju tajā brīdī, ja viņš nesaprot, kāpēc viņš dara tās lietas, ko viņš dara. Viņš iet uz darbu, un tas jau ir kļuvis tā monotoni, un tas jau ir kļuvis tā, ka, nu, es nesaprotu, cik es ilgi tā varu izturēt. Varbūt te ir divos darbos, un tu vienkārši atstrādā lietas. Ķermenis var izturēt daudz, ļoti daudz, bet līdz brīdim, kad viņš tev signalizē, stop, tu vairs tālāk nevari iet šādi. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc tu dzīvē dari lietas tās, kuras tu dari pašreiz. Un cik ilgi tu vēlēsies viņus darīt? Vai tu vēlēsies to darīt visu mūžu, vai tu vēlēsies kaut ko varbūt pamainīt? Un nav problēma mainīt kaut ko un kļūdīties. To pat vajag darīt. Un tā tu atradīsi to savu mērķi. Un tikai caur darīšanu, tikai caur rīcību, caur lēmumu pieņemšanu, caur apzinātu lēmumu pieņemšanu. Jā, tu vari, tu kļūdīsies un daudz kļūdīsies. Es to saku no savas pieredzes. Es esmu tik daudz kļūdījies, ka un arī, un arī naudas ziņā esmu izdevis naudu uz lietām, bet tas man ir aizvedis līdz šim brīdim, par ko es esmu pateicīgs. Un turēt to pateicību, to augsto vibrāciju, kad paldies par manu šo ceļu, ka es eju šo ceļu un ka ar mani notiek šādas lietas. Un, un tā tikai sapratīsi, ko tu gribi darīt savā dzīvē. Un tajā brīdī, kad tu pieturēsies pie šiem 5 pamatprincipiem, tu jau tiksi tālāk. Tu jau sāksi izprast, ko tu gribi darīt, kā tu gribi darīt, kas man ir jādara, kādi ir mani pirmie soļi, ko es varu tagad darīt, ko es šodien varu darīt. Un tavs uzdevums ir izdomāt un pateikt sev, kāds ir mans pirmais solis, lai es apmierinātu kaut kādas savas pamatvajadzības, lai es vairotu savu motivāciju. Pirmais solis, un to izdarīt jau tagad. Un viena elementāra lieta, tu pat vari sev nopirkt vienkārši dāvanu un apbalvo sevi par to, ka ir šodiena, nav jābūt īpašai dienai, bet ir šodiena, es sevi mīlu un cienu, un vienkārši aiziet uz veikalu un nopirkt savu dāvanu. Vienkārši palutini sevi. Un tas jau būs pirmais solis tam, ka tava motivācija sāk augt. Tu redzi, tu sāc apmierināt savas pamatvajadzības. Un tas ir tikai ieteikums. Ar kaut ko ir jāsāk un sāc jau šodien. Un atlikšana, nu, tas ir nāves spriedums. Neatliec lietas. Protams, ir lietas, kuras tu dari varbūt caur prātu, un tu viņas vienkārši atliec un atliec un atliec. Bet tad tu veic šo savu enerģijas auditu un saproti, kāpēc tu tās lietas atliec un kāpēc tu viņas negribi darīt, un atbrīvojies no viņām vienkārši. Un, jā, un atbildi sev, vai es, ko, respektīvi, vai es daru šo priekš sevis vai priekš citiem? Vai es šo daru tāpēc, ka man vajag, vai tāpēc, ka es gribu? Atbildi sev uz šiem jautājumiem tajā brīdī, kad tev rodās kaut kādas šaubas, vai tu sajūti, ka kaut kas nav. Un, jā, tā kā šis ir tas, ko es tev gribēju nodot. Un man ir liels prieks, ka tu klausījies un turpini klausīties. Droši komentē zem video, raksti jautājumus. Es priecāšos par jautājumiem, es priecāšos par taviem izaicinājumiem, kā tev iet, un uzdrošinies jautāt. Tāpēc, ka muļķīgākais jautājums ir vienkārši nepajautāt. Nepajautātais jautājums. Tāpēc droši abonē kanālu, spiedz subscribe, komentē, ielaiko. Tas man arī palīdzēs. Un šis ir viens no taviem soļiem, kur tu vari izrādīt iniciatīvu. Ja tev patika, droši dalies, komentē, un tad jau tiekamies nākošajā epizodē. Tā!